sanāk, ka es paturpināšu to tēmu un specifiskāk es paturpināšu tēmu tieši par risku, jo Sintie pastāstīja, kāpēc varbūt ne visos gadījumos mēs gribam prognozēt risku un sadalīt likumpārkāpējus kaut kādās grupās, kur ar vieniem vajadzētu vairāk, ar otriem varbūt mazāk strādāt. Tāpēc mēs paskatīsimies nedaudz uz risku, un pašās beigās mēs nedaudz ieskatīsimies arī tajā, kas ieslodzījuma vietu pārvaldē šobrīd ar novērtēšanas instrumentiem ir pašreizējā situācija un kas ir līdz šim izdarīts projekta laikā. Un tādu mazu ieskatu. Bet tātad paturpinot par risku. Te ļoti uzskatām ir redzami ļoti daudz cipariņu, un tā ir tā situācija, kas tipiski ir tādā pārnestā nozīmē savā ziņā. Tajos brīžos, kad ir nepieciešams mēģināt prognozēt kaut ko. Proti, mums ir kaut kādas datubāzes, kaut kādi dati un daudz skaitļu, un tad to skaitļus mums vajag kaut kādā veidā izmantot, lai mēs varētu kaut ko izsacināt, un šajā gadījumā arī prognozēt nākotni. Un principā īstenībā ieslodzījuma vietu pārvaldē tā situācija bija tāda, ka mums bija nepieciešams tā kā pierādījumos balstīti, kā Māris arī, projekta vadītājs Māris teica, pierādījumos balstīti strādāt, un attiecīgi mums bija informācija par to, kā mūsu ieslodzītie, cik reizes viņi ir bijuši ieslodzījumā, par kādiem pantiem viņi ir notiesāti bijuši, un arī informācija par vecumu. Un īstenībā šīs ir tās galvenās lietas, kas mums tā sistemātiski un strukturēti bija pieejamas. Un turklāt mums šī informācija bija pieejama, ņemot vērā, ka tā datubāze nebija tik ilgi pastāvējusi, apmēram par 5 gadu periodu. Un tad ir jautājums, mēs vispār varam kaut ko prognozēt? Ja mums nav zināma informācija par visu cilvēka līdzšinējo vēsturi un visiem noziegumiem, ja liela daļa informācijas ir, teiksim, papīra formā, vai mēs vispār varam kaut ko prognozēt. Un tad es jums tālāk parādīšu, kā, teiksim, izskatās tā prognoze, ko mēs esam izveidojuši un ko mēs sāksim jau drīzumā lietot. Mēs esam tad nelielu aprobāciju jau veikuši, bet no nākamā gada mēs sāksim to pielietot. Bet ideiski es izstāstīšu to ceļu, kādā veidā mēs izveidojam prognozi. Proti, kā es iepriekš rādu, ir ļoti daudz dažādu datu par to, kas, teiksim, ieslodzītiem varētu būt saistīts ar jaunu noziegumu izdarīšanu, un tas mūsu pirmais uzdevums ir saprast, ko no tā visa mēs vispār izmantojam. Un pirmais solis, ko darīt, ir paņemt kaut kādu ieslodzīto grupu. Šajā gadījumā mums bija 2016. gadā atbrīvoti ieslodzītie, un paskatīties, kuri no viņiem izdara jaunus noziegumus. Tad mēs saliekam viņus tie, kur izdara, un tie, kuri neizdara. Un tad mēs skatāmies, kuri no visām tām pazīmēm tā kā nošķir tos, kuri izdarīja un kuri neizdarīja. Un tad te ir parādīts, jums nav obligāti jālasa, bet ideiski tā kā saraksts ar datiem, ko mēs beigās izmantojam, ar tām pazīmēm, kuras mēs varam ielikt iekšā, lai tā prognoze būtu ticama. Es jums vēlāk arī parādīšu, kā tā prognoze izskatās, un tad jūs varēsiet paši izdarīt secinājumus, vai tas ir ticami vai nav. Bet ideiski, mums ir daudzas pazīmes, un tā, ka mēs zinām, kuras tās pazīmes ir, tajā brīdī mums ir jāizdomā, kā mēs viņus vispār novērtējam. Tā kā, ko mums darbiniekiem jādara, ka viņi paskatās, kādi panti ir bijuši, kāds ir vecums, cik reizes viņš ir bijis ieslodzījumā. Tad attiecīgi ir jāizdomā kaut kāda sistēma, kā mēs iedodam kaut kādus punktus. Un te ir tāda tabula, kurā ir parādīts katrai no tiem pazīmē, tas nozīmē pie noteiktas tās pazīmes izpausmes iedot kaut kādus punktus. Beigās tos visus punktus saskaita kopā, un katram ieslodzītiem, un tas sanāk beigās, katram ir kaut kāds rezultāts. Un tāda ir tā ideja. Un tad sanāk, pēc tam katram no ieslodzītiem ir kaut kāds tas rezultāts. Un tad mēs varam paskatīties, kā atšķiras tas punktu daudzums grupās tiem, kuri ir recidīvu izdarījuši un tiem, kuriem nav recidīvu izdarījuši. Un šajā gadījumā redzams, ka tur, kur, teiksim, tas lielāks punktu skaits, tiem, kuri izdara recidīvu, ir, teiksim, biežāk ir daudz vairāk punktu ideiski. Un tas, ko es vēl iepriekš nepiebildu, mēs sanāk šo recidīva prognozi veidojam tā, ka mums ir tāda liela grupa ar cilvēkiem, ieslodzītiem, kuri ir atbrīvoti, un mēs paņemam tādu lielāku daļu no viņiem, uz kuru pamata mēs izveidojam tos, pārbaudam tos rezultātus un tā kā izveidojam tādu kā prognozes modeli, un pēc tam tādai nedaudz mazākai grupai mēs tiem, kuri nebija tajā izlasē, vienkārši uz viņiem pārbaudam. Ideiski, bet šajā gadījumā es vēl pagaidām rādu, tas ir tā, uz kuras grupas mēs būvējam to prognozi. Un te ir redzams, ka punktu vairāk iegūst tie, kuri izdarījuši recidīvu. Ļoti labi. Bet tam mums ir jāsadala kaut kādās grupās. Viņi šajā gadījumā tur ir no 1 līdz 5 riska līmeņi attēloti, un katram riska līmenim ir noteikta tā varbūtība, prognozētā varbūtība, ka viņš, tas cilvēks, kurš tajā grupā ir, ka izdarīs recidīvu. Vai pareizāk sakot,
mēs sadalām ieslodzītos grupās no 1. līdz 5. riska līmenim, un katrai tai grupai ir kaut kāda zināma varbūtība izdarīt recitīvu. Un tā mēs varam paskatīties uz to vidējo, piemēram, 1. riska līmenis tie ir 7%, ļoti maza. 5. tie ir 93% vidējā varbūtība. Tā ļoti, mēs viņus sadalām tādās kā grupās pēc varbūtībām. Līdzīgi īstenībā arī probācijas dienas strādā, sadalot riska līmeņos tiem instrumentiem, kur viņi to dara. Un tagad mēs paskatīsimies, ja mēs šādi sadalām riska līmeņos ieslodzītos, kā tas izskatās, teiksim, jaunā izlasē, uz tiem, uz kuriem mēs pārbaudam. Un te ir vēl viena tāda tabuliņa, un tur jums es tā kā palūkšu paskatīties, tā kā kreisajā pusē ir tie riska līmeņi no 1. līdz 5. Un tā pirmā kolona, otrā kolona ir tas, cik mums tajā izlasē iekrita cilvēku tajā katrā riska līmenī. Tur 4, 22, 185. Un idejiski mēs redzam, cik tur cilvēki ir bijuši, un tad tā trešā kolona ir tas, cik daudzi no šīs grupas izdarīja jaunu noziedzīgu nodarījumu apmēram 3 gadu laikā. Un savukārt ceturtā ir, cik bija prognoze. Un tad tajā pirmajā rindā, ka mēs redzam, ka recidīvu izdarīja 0, prognoze bija 0,2, ja nopuļojam, tā būtu arī 0. Un tad attiecīgi otrajā riska līmenī izdarīja 8, prognozēts bija 4,8, jeb 5. Tas ir no 22 cilvēkiem. Un tālāk trešajā 76 izdarīja, bija prognozēts, ka izdarīs no apmēram 79. Un tālāk 96 izdarīja, bija prognozēts, ka 94. 4. līmenī 124 izdarīja, bija prognozēts 130 izdarījis. Un 5. tas bija līmenī, atvainojiet. Bet idejiski te ir redzams, ka tas tām grupām, cik mēs prognozējam, realitātē ir ļoti līdzīgs tas rādītājs. Tas nozīmē, ja mēs sadalām mūsu resursus, fokusējoties uz tām grupām, kur tā lielākā varbūtība ir, mūsu rezultāts būs labāks. Tas nozīmē, ja mēs fokusējamies maksimāli uz 5. riska līmeni, ļoti liela daļa no viņiem reāli izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu. Tas nozīmē, mūsu darbs būs visefektīvākais šādā gadījumā. Un tad te ir tāda kā neliela vizualizācija, kur ir tā kā parādīts kā pa tiem riska līmeņiem, kā ir sadalīti ieslodzītie šajā gadījumā. Un tad tā zilā līkne ir, cik vispār skaits ir bijis. Tā oranžā ir tas, kā mēs redzējām, cik daudz izdarīja, un pelēkā ir tas, cik mēs prognozējam. Un idejiski perfektā gadījumā būtu oranžā ar pelēko līkni, tā kā būtu pilnīgi vienādas. Un šajā gadījumā var redzēt, ka viņas ir ļoti tuvas. Un attiecīgi to visu var arī tur statistiski pārbaudīt un tam līdzīgi, bet es gribu parādīt tikai to, ka ir uzskatām, ir redzams, ka mēs varam prognozēt cilvēkus sadalīt grupās un prognozēt ar tādu labu ticamību, cik daudzi no viņiem varētu izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu. Jā, un tā bija mana tā galvenā doma, ko es ātrumā gribēju parādīt, ka mēs varam prognozēt. Tas ir iespējams. Jā, un labi, bet tagad es to esmu parādījis, es ceru, ka tas bija tā kā saprotami, bet tagad mēs paskatīsimies uz to, kas mums šobrīd ir par situāciju saistībā ar novērtēšanu ieslodzījumu vietu pārvaldē. Jā. Tā, labdien visiem vēlreiz. Es nedaudz papildināšu Krišu un pastāstīšu par tādu laikam kopsavilkumu par padarīto un vēl darīto, kas mums ir. Un te gribās pateikt, pirmkārtām liels paldies tev, Krišus, Edijam un Inesei Jokstei, viņas laikam te nav šodien, ka viņi apmācīja maija mēnesi, šogad maija mēnesī mums apmācīja no visām ieslodzījuma vietām restruktūrizācijas daļas darbiniekus kā trenerus, kuri šobrīd mums apmāca jau ieslodzījumu vietas amatpersonas, restruktūrizācijas daļas amatpersonas jaunā riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta. Jā, tas mācības notiek no 1. oktobra līdz 1. decembrim. Visus rezultātus mēs apkoposim decembrī. Tad jau arī zināsim, varbūt kaut kas būs labojams, precizējams. Mēs varbūt uztaisīsim tādu kā kovīziju, lai izrunātu visu to sāpīti vai varbūt prieciņu, kas tur sanāca. Un tad no janvāra mēnesī mēs, tas jau ir 100%, mēs jau ieviesīsim to jauno risku un vajadzību novērtēšanas instrumentu darbā visās ieslodzījuma vietās. Un, jā, mēs varam ar viņu, tas ir viens no rīkiem, ar kuru mēs varam prognozēt to recidīvu, bet
ar šito rīku, prognozējot to recidīvu, mēs arī varēsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, un arī ar mūsu sadarbības partneriem, lai mazinātu to atkārtot noziedzīgu nodarījumu risku. Paldies!